Man personīgi bija ļoti liels prieks, ka šodien atbrauc ģimenes ar bērniem. Tas nozīmē, ka ne tikai tie cilvēki, kas ir iesaistīti mūsu aktivitātēs ļoti tieši, piemēram, apgūstot valodu, bet ģimenēs tiek šī mācīšanās atbalstīta. Šeit mani bērni ir piedzimuši un aug, un galvenais, ka es ļoti mīlu Liepāju. Un tas laikam arī ir pats galvenais. Šeit veidojas ļoti liela saliedētība. Mūsu pasniedzēja ļoti daudz stāsta par Latvijas vēsturi. Mums ir ļoti laba pasniedzēja vārdā Gita. Viņas pasniegšanas maniere spēja ļoti ieinteresēt. Arī viņa pati, teikšu godīgi, ir aburoša. Es praktiski visu sapratu latviski, bet ļoti slikti runāju. Man ļoti interesanti latviešu valoda. Ja es dzīvoju, es gribu zināt latviešu valodā. Mani bērni mācās skolā, un es gribu runāt latviski. Es gribu skatīties televizoru ar latviešu valodu. Tāpēc es braucu kopā ar bērniem. Tad, kad viņi redzēja, ka man patika latviešu valoda, kad viņi spēlēja Latvijas. Ļoti svarīgi, lai viņi dziedātu, spēlētos latviešu valodā, lai ir pēc iespējas vairāk komunikācijas šajā valodā. Viņi iet arī uz tautas dejām. Svarīgi, lai pēc iespējas vairāk iepazīst latviešu kultūru. Šeit bija ļoti patīkami satikt tādus pašus kā es, kas atbraukuši uz šejieni un vēlas iepazīt Latvijas kultūru. Bija patīkami arī uzzināt, ka ir ļoti daudz informācijas tādiem kā mēs, un ka šeit tevi gaida un interesējas par tavām problēmām. Sudža Alijevs uz šo pasākumu ieradās kopā ar savu sievu. Ja mana sieva iemācīsies latviešu valodu, viņai noteikti pavērsies vairāk iespēja. Viņa patreiz apmeklē vēl arī dažādus citus kursus, bet tikko mēs uzzinājām par iespēju apmeklēt šo pasākumu, mēs sapratām, ka tas noteikti ir jāizmanto. Es dzimusi šeit Saldu, bet diemžēl es ļoti slikti runāju latviski, un ko darīt, kā ir, tā ir. Es dzīvoju šeit, mana meita ir pilsone, bet es nepilsone, Kalni. Pirmā laika es pavisam 50% nesaprotu, par ko runā, bet tagad es esmu drošīgākā. Jā. Spēle Riču Raču ir ļoti zīmīga tieši šodien, jo spēlēt Riču Raču mēs bieži vien ievērojam tikai savas tiesības un to, ko mēs varam atļauties. Šīs dienas Riču Raču spēle veicināja sadarbību, ka tev nav obligāti šis cilvēks jāizdzen no šī laukumiņa, ka tu viņam vari nākt solīt pretī, ka tu viņam vari palīdzēt, ka tu vari par daudzām lietām vienoties, un tu pat nav reizēm svarīga valoda. Tā ir neverbālā informācija, tas ir drauga plecs un iespēja tiešām viens otram palīdzēt.